esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi sveitīti. Aleluja! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums, lai miers un žēlstība no Dieva Tēva un Jēzus Kristus, esiet bagātīgi sveitīti. Aleluja! Un šodien mana vēsts ir viens vārds – Jēzus Kristus. Ko nozīmē šis vārds tavā dzīvē? Mēs varam pārtīt savu dzīvi, mēs varam izskatīties savā dzīvē. Un labāk ir ieskatīties šodien, nekā skatīties uz sevi tad, savā dzīvē ieskatīties tad, kad tu būsi debesīs, kad tu būsi pie Jēzus Kristus, kad Jēzus runās uz tevi, ka viņš pārtīs tavu dzīvi. Ko tu esi darījis? Tu esi labus darbus darījis savā dzīvē, vai sliktus darbus darījis. Jo cilvēki tieks tiesāti pēc darbiem, kas rakstīti grāmatā. Un šodien es vienkārši šorīt lūdzoši, praktiski 3 stundas lūdzu Dievu un vienkārši pazuda laika izjūta. Man tā ir, ja atnāk viņa tuvums laikam, vispār vairs nav nekādas nozīmes. Un es negribu Jēzum pateikt tikai labrīt, es gribu būt viņa tuvumā, es gribu būt viņa pagalmos, es gribu jau šeit uz zemes iepazīt debesis un izvērtēt savu dzīvi, saprotot visu, kad es kalpoju saudzrībā, stāju alvoju par mācītāju, kalpoju ar vārdu Limbažos Valmierā. Vispār būtams kopā ar Dievu šodien es saprotu, kad vislaimīgākie mirkļi man bijuši lūkšanas kambarī, tad, kad atnāk viņš, tad, kad atnāk Jēzus. Un ja šodien es pasaku Jēzus Kristus, tas izsaka viņa tuvums, viņa klātbūt, viņa mīlestība, viņa žēlstība, viņa patiesība. Es ik rīts viņu piedzīvoju, es ik rīts viņu satiekos, es ik rīts piedzīvoju viņa klātbūt, viņa tuvumu. Un es par to esmu no sirds pateicīgs. No sirds pateicīgs. Un es arī esmu sapratis to, kāpēc nopirku kameru, tāpēc, kad es saprotu, ka ar kameru es varu kalpot Jēzum, un ka es varu ar kameru arī nest augļus. Un ka kalpošana ir ļoti daudz un dažādi. Un es varu nest augļus, un es gribu nest augļus, jo vislielākais grēks, domāju, ir tas, kad kristieši nenes augļus. Mums ir jānes augļi Jēzum, mums ir jādzīvo priekš viņa, mēs vairs nepiedaram paši sev, mēs piedaram Kristu. Un Jēzus Kristus vienkārši padomā šodien par to, ko nozīmē Jēzus Kristus tavā dzīvē. Es domāju, ir labi pārdomāt arī lūkšanas laika, arī tad, kad runājam mēlēs, arī tad ir ļoti labs laiks pārdomāt savu dzīvi, izvērtēt un arī šais domās Dievs runā uz mums un parāda visu to jēgu mūsu dzīvē. Amen. Un šodien es izlasīšu 67. psalmu. Halleluja. Dāvida dziedātāja vanodījumos cītarām psalms, lai Dievs par mums apžēlojas un svētī mūs, lai viņš apgaismo savu vaigu par mums. Lai virs zemes taptu zinām tavs ceļš, visas tautas tavu palīdzību un svētību. Lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas, lai priecājas un gavilē tautas, jo tu taisnīgi tiesā tautas. Un vadi tautas virs zemes, lai tevi Dievs slavē tautas un lai tevi slavē visas tautas. Uz zeme ir devusi savus augļus, mūsu svētīdams ir svētījis tas kungs, mūsu Dievs, aleluja. Lai Dievs mūs svētī un lai viņi bīstas visas zemes gali. Un kad es atvēru šo kastu un izņēmu ārā šo kameru, es šodien arī filmēju šo jauno kameru. Vakar bija atbraucis mācītājs no Ņūhova, mēs kopā viņu uzstādījām. Viņš labāk izprot visu. Un viņš arī teica, Armand, ar kameru var kalpot daudz un dažādā veidā. Un mēs varam kalpot ar kameru Dievam. Jā, tas ir instruments, tas var būt instruments manās rokās, ar kuru es varu kalpot. Pateicība par to Dievam, pateicība par to Jēzum. Halleluja. Un tas ir tad, kad es atvēru šo kameru, izņems teica, lai visas tautas, jā, lai visas tautas pazīst Jēzu. Un šeit arī teica, lai visi slavē tautas, lai visi iepazīst Dievu, lai visi iepazīst Jēzu. Un es ticu, ka arī latviešu mēli ne tikai Latvijā, bet viņi ir visā pasaulē. Un arī latviski var cilvēku saprast un latvieši izklausīt pa visām pasaules malām.
Bet, tas ir labi. Es ticu, ka varbūt būs tāda iespēja, kad arī viss tas dokumentāls filmas, tas ir tulkots angliski. Es gribu kalpot Jēzum. Es ticu, ka es redzu arī, piemēram, Vineti, viņa rakstot labas atziņas no Dieva vārda, un tā ir viņa dāvana rakstīt, un varbūt tā rakstīšana tā visā, jā. Bet es varu apsēsties un dalīties ar to, ko Dievs runājas man šajā rītā, un ko viņš uzrunājas man sirdī. Katram mums ir savu dāvanu, mēs katrs savu dāvanu kalpojam. Un paldies Dievam par to. Pats svarīgākais ir apzināties, redzēt to dāvanu un pielietot to dāvanu savā dzīvē. Es vienkārši augļas. Amen. Esiet bagātīgi svētīti. Tas kungs, lai tevi svētīdams svētī un lai pasargā tevi no visa ļauna, lai viņš pasargā tas kungs tevi svētīdams svētī un paplašina tavas robežas, lai viņa roka ar vienmēr ir ar tevi un lai viņš pasargā tev no nelaimes, ka tev nebūtu jācieš sāpes. Aleluja, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi, ko mums dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi.